Pirmkārt, jau Māra sveicam tevi ar filmu, ar grāmatu. Šobrīd mēs esam prezentācijā grāmatas. Tikko pēc prezentācijas Māris mums pastāstīja ļoti daudz interesantas lietas, un mēģināsim arī jums to visu pastāstīt. Nu, tad Māris stāstīja par grāmatu un filmu, cik šie stāsti ir dažādība līdzīgi. Grāmata un filma, viņi ir tajā pat laikā atsevišķi teiksim, darbi. Un tāpat laikā ir daudzas lietas, kas ir saista viņus vienu ar otru. Un es jau, rakstot grāmatu, domājot par grāmatu, es domāju par to, vai tai grāmatai būtu jābūt tādai kā filma precīzi, scenārijs, kas ir pārveidots kā stāsts, vai tomēr tai grāmatai būtu jābūt tādai, kā mana sākotnējā tā iecerē, kura bija pašā sākumā, kad es sāku rakstīt. No sākuma nebija scenārijs, no sākuma bija stāsts. Lai man būtu skaidrs. Tā grāmata bija tā kā pirmsākums. Jā, bija pirmsākums, pēc tam bija no tās grāmatas attīstījies scenārijs, izveidojās filma. Un jau pēc tam, kad filma jau bija nofilmēta, es atgriezos vēlreiz atpakaļ pie grāmatas. Un tad jau vēlreiz es izgāju visam cauri, mazliet papildinot, mazliet izmainot, bet izmainot vairāk kā papildinot, nevis, ka kaut kas mainītos sakrā ar to. Un šobrīd es domāju tā, ka vai cilvēks izlasīs grāmatu pirms filmas vai pēc filmas, tā saikne nepazudīs. Ja izlasīs pirms filmas, viņam vieglāk būs saprast filmu. Viņam jau būs tā kā iekšējā sajūta jau būs radusies, un viņš sapratīs vairāk, kas tur ir, un viņam būs mīļāk tā filma. Ja viņš to grāmatu izlasīs pēc filmas, viņam tā sajūta radīsies pēc grāmatas. Jā, un tā grāmata tikai papildinās to, ko viņš ir redzējis filmā, jūtas filmā, vai arī dos tās atbildes, kuras viņš vēl nav redzējis, varbūt filmā, vai nevar saskatījis. Skaidrs, ar grāmatu ir nopērkam no rītdienas pie mums šeit Latvijā, jā? Jā. Kuros? Nu, tad noteikti griežamies visās grāmatnīcās pēc grāmatas. Kā jums vispār pašam liekas, kas ir tā mērķa auditorija, kas visvairāk tā teikt piesiesies tajā filmai, grāmatai, vai ko paņems filmu grāmatu, kas tie varētu būt? Gan grāmatu rakstot, gan strādāt pie filmas, nebija mums nebija noteikti kaut kāda mērķa auditorija, uz kur mēs orientētos, jo es domāju, ka cilvēks jebkurā vecumā, jebkurš cilvēks varētu atrast tajā grāmatā kaut ko tieši viņam, kas ir, un raisīt viņa domas. Tāpat arī, skatoties filmu, cilvēks viņš atrast daudz ko tieši viņam. Tā kā mīlestība visiem aktuāli. Jā, mīlestība un tas, kādā veidā mēs par to stāstam un kā to saprot mūsu filmas varoņi. Ja, tas viss, ir. Varbūt arī pastāst, kāpēc tieši Japāna? Kā tas viss tev tur tā? Tas ir tas garais stāsts. Tas ir garais stāsts par tām masāžām, ko mācījies Taizemē un Japānā. Jā, un līdz ar to austrumus un rietumus gribēja apvienot. Pareizi? Jā, īsumā tas būtu tā, jo savulaik es interesējos par masāžām. Es mācījos gan Indijā, gan Ķīnā, gan Taizemē. Un tajā brīdī, kad es sāku domāt par šo filmu, kur man bija skaidrs, ka viņai vajadzētu būt saistībā ar austrumiem, tā mana pieredze, kas bija līdz tam, tā bija tāda kā tilts, tā kā durvis uz to, kas man palīdzēja pašam atgriezties atpakaļ tajos sajūtās, kuras man bija tajos ceļojumos, esot tur, un arī no turienes attīstījās tas stāsts. Sākotnēji, pēc tam jau bija šaubām, pēc tam, kad jau man bija gatavs stāsts, es 3 nedēļas dzīvoju Hongkongā. Un tad jau es to stāstu visu jau ieliku iekšā. Hongkongas drēbēs. Tie visā ritmā. Tieši tā, jau staigā pa tām vietām, kur mani filmas varoņi staigā. Tās vietās, kur viņi strādā, kur viņi dzīvo. Es visu to skatījos, es viņus ķēru uz ielas. Es vienkārši ņēmu tos visus iespējas. Piemēram, šis skats, tas ir katrs no filmas. Hongkongā es to ieraudzīju, sievieti nes bjuriteni. Kad nes pāri ielēm, tas reiz atspoguļojās uzreiz filmā. Jā, kaut kas Latvijā tāds būtu tāds savādāk. Tieši tā ir tā autentika, kuras vēlējos radīt, bet to varēja radīt tikai esot tur uz vietas. Nu, skaidrs, labi, tad noteikti iegādāsimies jūsu grāmatu, lasīsim un gaidām prezentāciju 14. septembrī arī filmai. Jā, paldies, Māra. Gaidīšu.